Labdien! Mans vārds ir Āris Zārvāns, un es esmu tehnoloģiju stratēģis Microsoft Latvija. Šodien pastāstīšu par to, kas ir Windows Azure iespējas un kā šīs iespējas mēs varam izmantot savu IT pakalpojumu, IT infrastruktūras nodrošinājumos. Pirmais, kādēļ vispār domāt par Windows Azure, kādēļ vispār domāt par mākoņu skaitļošanu. Un šeit ir 3 pamata argumenti. Pirmais no viņiem ir ekonomija. Ekonomija, ko mēs iegūstam no tā, ka veidot šos milzīgos datu centrus ir krietni lētāk, ja mēs skatāmies uz viena resursa izmaksas vai vienas resursa vienības izmaksas. Nopirkt miljonus diskus būs lētāk nekā nopirkt 10 diskus, ja mēs skaitām uz viena diska izmaksām. Šis milzīgais apjoms reducē mūsu tiešās izmaksas, kas saistīts ar datu darbināšanu. Ja mums ir nepieciešams liels mērogojums risinājums, kas ir mērogojums gan uz augšu, īstenībā arī uz leju, mums mākonis nodrošina šo elastīgumu. Ja, viņš nodrošina mums iespēju būt globāliem, iespēju to, ka mūsu weblapa ir vienlīdz ātri pieejama no Amerikas, vienlīdz ātri pieejama no Āzijas un vienlīdz ātri pieejama no Eiropas vai pat no Latvijas. Ja, tātad šī globālā principa izmantošana, šī mērogojumība ir tas, ko nodrošina mākonis. Ātrums, gan datu apstrādes ātrums, tur, kur tas ir nepieciešams, gan informācijas pieejas ātrums, gan šis globālais ātrums, neatkarīgi no tā, kurā vietā atrodas mūsu klients, ir tie principi, ko nodrošina mākoņu skaitļošana, ko nodrošina Windows Azure. Pamatlietas, par ko uztraucās uzņēmumi. Tajā momentā, kad mēs pieņemam lēmumu, iet vai neiet uz šo mākoņu infrastruktūru. Ir drošība, kas tad notiks ar datiem, kuri glabājās šajā globālajā datu centrā. Kā es savus datus, kas ir man piederoši, atdošu kaut kur projām. Ļoti liela baža, vistipiskākais arguments, ko mēs dzirdam no cilvēkiem, kas baidās varbūt spērt šo pirmo soli. Man ir kaut kāds Linux infrastruktūras, man ir PHP infrastruktūras, man ir dažādas izstrādes vidas, man kaut kas ir .NETā, kaut kas Javā. Kā tad es to visu atdošu Microsoft datu centrā? Tur taču ir tikai Microsoft. Kas nav gluži patiesība. Microsoft datu centros strādā visi šie risinājumi. Pastīsimies uz to visu nedaudz vēlāk, ejot iekšā detaļās. Integrācija. Nav tā, ka mums pilnīgi nekā nav uz vietas. Mums noteikti ir jau kaut kāda infrastruktūra. Kā tad jau esošo infrastruktūru es varu savienot ar šo Microsoft mākoņu infrastruktūru? Kas tad ir šīs iespējas? Un kas ir šie principi, kur tiek izmantoti, lai veiktu šo integrāciju, lai veiktu šos hibrīdos scenārijus? Ja mēs paskatāmies uz globāli, kas tad vispār ir Windows Azure, ja, un tie ir milzīgi datu centri, kuriem glabājās miljoniem serveru, kur atrodas pie atomelektrostacijas, kur atrodas ar jaunākajām dzesēšanas ierīcēm aprīkotās vietās. Šie datu centri atrodas globāli visā pasaulē. Kaut kas mums atrodas Amerikā, kaut kas Āzijā un arī Eiropā. Ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad ir 2 lielie datu centri Ziemeļa Eiropā vai Īrijā un Rietuma Eiropā Holandē. Ja, tad šie datu centri ir izvietoti šajās 2 valstīs. Vēl vairāk, ja mēs skatāmies no pieslēguma viedokļa, bieži vien ir baža par to, kā tad mani dati tiks visu laiku sūtīt prom uz Īriju, tas taču būs lēni un izmantos lēnu internetu savienojumu. Šajos gadījumos, ja mums nepieciešams ātrs internetu savienojums uz Microsoft datu centru, tad ir šie datu savienojuma punkti, kas atrodas tuvākie mums Stokholmā un Varšavā, kur ir tiešais optiskais savienojums no šī punkta, kas atrodas Stokholmā, uz Microsoft datu centru. Un ņemot vērā to, ka mums savukārt ir optiskās līnijas, kas iet no Latvijas uz Stokholmu, mēs šādā veidā varam krietni pātrināt šo datu apjomu, datu apmaiņas intensitāti, tiešām, ja mums ir nepieciešams ļoti liels jaudas kanāls vai savienojums ar šo datu centru. Vēl viena ļoti būtiska lieta, ja mēs skatāmies uz Windows Azure, ir attīstības dinamika. Un ja mēs skatāmies uz to, kā parādās jaunas iespējas, jaunas funkcionalitātes, tad tieši Windows Azure ir tā vieta, kas attīstās visdinamiskāk. Šeit ir pāris piemēri un galīgi ne viss saraksts, kas ir noticis 2013. gadā. Šeit ir dažas lietas, kas jau ir notikušas 2014. gadā. No Microsoft puses milzīgs investīcija apjoms gan resursos, gan izstrādes kapacitātēs. Lielākās programmatūras izstrādes komandas strādā uz Windows Azure iespējām. Tad šis pakalpojums ļoti dinamiski, ļoti strauji attīstās. Nodrošinot to, ka mūsu IT pakalpojumu klāsts kļūst arvien plašāks, nodrošinot to, ka arvien ērtāk ir izmantot šos Microsoft datu skaitļošanas resursus. Ja mēs skatāmies uz lokālo infrastruktūru, kas tad ir tās lielākās bažas? Pirmā baža ir,
kā integrēt jau esošo infrastruktūru, jau esošās izmaksas, kas jau ir veiktas, lai uzbūvētu kaut ko pie mums datu centrā. Kā tad to visu izmantot, lai efektīvi strādātu jaunajā pasaulē, lai efektīvi strādātu izmantojot Windows Azure. Otra lieta, ko tad darīt ar manu sarežģīto IT saimniecību. IT saimniecību, kurā strādā daudz un dažādu risinājumu. Un, protams, drošība. Tātad 3 pamatlietas, par kurām mēs satraucamies vai par kurām ir jādomā tajā momentā, kad mēs esam gatavi iet uz šo mākoņu skaitļošanas infrastruktūru. Un paskatīsimies uz tām primārajām lietām, kas tad tiek nodrošināts no Microsoft puses, lai padarītu mūsu dzīvi nedaudz vienkāršāku. Pirmais ir integrācija. Un integrācijas gadījumā pamatlieta, kas mums ir jāpatur prātā, ir tas, ka mums ir viena platforma, un tā platforma saucās Microsoft Windows, kas strādā gan mūsu datu centros, gan Windows Azure. Ir viens un tas pats kodols, viens un tas pats izpildes kods, kas dabīgā veidā savā starpā integrējās, kur mums ir viena un tā pati virtualizācijas platforma, kurā tad mums ir oficiāli atbalstīts gan Microsoft risinājumi, gan oficiāli atbalstīti Linux risinājumi, kur ir Linux, kur kerneļos jau ir iebūvēti šīs papildus komponentes, lai viņas efektīvi strādātu šajā virtualizācijas platformā uz Microsoft bāzes. Risinājums, kas tad ļauj man dinamiski šīs virtuālās mašīnas pārvietot starp uz vietas esošu datu centru un Microsoft mākoni, neapstādinot šo mašīnu darbību, kas ļauj man replicēt šīs virtuālās mašīnas starp datu centriem, starp lokālo un globālo datu centru, kas nodrošina augstu pieejamības scenārijas gadījumā, ja man kaut kas notiek lokālo datu centru. Tad dabīgā veidā integrācija, kas izriet no tā, ka abi produkti ir vieni un tie paši savā kodola bāzes līmenī. Tātad pāris piemēri par to, ko tad mēs atbalstam savos pakalpojumos, vai no šita heterogēnās atbalsta vides. Un šeit ir visa veida programmēšanas valodas, Java, .NET, bet arī PHP, Pythons, Node.js, kas kuram ir tuvāks, kura izstrādes platforma, kura izstrādes valoda, kura izstrādes infrastruktūra tiek izmantota jaunu risinājumu radīšanai. Jau gatavi frameworki, tādi kā WordPress vai Joomla vai Drupals, dabīgā veidā pieejams, dabīgā veidā darbināmas šajā vidē, pie kam, ja mums vajadzīgs kāds standarta templates no Joomlas vai WordPressa, mums ir standarta vizārdiņš, kuram mēs izējam cauri, mums visa šī vide tiek sagatavota, mums atliek tikai sagatavot saturu, ko mēs gribam šajā frameworkā ievietot. Ierīču atbalsts. Visas mobilās platformas, iOS bāzētās, Android bāzētās, Windows bāzētās. Visas viņas dabīgā veidā atbalstāmas, visām viņām ir šie nepieciešamie servisi, lai darbinātu risinājumus, lai veidot risinājumus uz iOS platformas un visas bāzes infrastruktūra no servisu viedokļa ir pieejama Windows Azure sastāvā. Dažādi veidi datubāzes, Microsoft SQL vai Oracles ir oficiāli atbalstīts no Azure viedokļa. Protams, operācijas sistēma līmenī. Gan Linux, gan Windows ir atbalstāmi un normāli strādājoši šajās vidēs. Ja mēs skatāmies no drošības, tad ir virkne parametru vai virkne būtisku lietu, kas ir drošības kontekstā. Un pirmā no viņām ir caurspīdīgums vai iespēja uzzināt, kas tad notiek ar maniem datiem šajā Microsoft infrastruktūrā. Un šeit Microsoft dara ļoti daudz no certificēšanās viedokļa, regulāri auditi mūsu infrastruktūrai, sadarbība ar Eiropas Savienības iestādēm, Eiropas Savienības certifikācija un atbalsts no datu privātuma viedokļa. Daudz darba, ko dara Microsoft, kas nodrošina to, ka dati, ja tie jūsu dati un jūs gribat pateikt, ka viņi neies ārpus Savienības, tad viņi arī neies ārpus šīs Eiropas Savienības. Ja jums pateiksiet, ka jums ir nepieciešams ievērot visas Eiropas Savienības regulas no datu privātuma viedokļa, tad arī visas šīs regulas tur tiks ievērotas. Attiecību līmenī jums ir iespēja sadarbojoties ar lokālo Microsoft biroju, ar Microsoft partneriem, veidot ilglaicīgas attiecības, veidot ilglaicīgu plānošanu šim pakalpojumiem, veidot dažādu veidu sadarbības, SLA lietas, veidot atbalsta līgumus. Tad ar mūsu konsultantu dienests un atbalsta dienests strādā ar šo Azure infrastruktūru un veic atbalstu jūsu risinājumiem šajā Azure infrastruktūrā, līdztekus tam, kas atrodas jūsu lokālajā datu centrā. Microsoft ir uzkrājis ļoti lielu pieredzi risinājumu darbināšanā. Mēs paskatāmies vēsturiski, jau no 80. gadu beigām mēs esam šajā biznesā. Jau no 80. gadu beigām mēs sniedzam saviem lietotājiem pakalpojumus, kas ir bāzēti uz šo mākoņu skaitļošanas pamatprincipiem. Un ejot uz priekšu, mēs esam nonākuši līdz tādām lietām kā Office 365,
kas īstenībā strādā uz šīs te pašas infrastruktūras, kuru mēs sniedzam jums, kuru mēs sniedzam Windows Azure izpildījumā. Vienlaicīgi paralēli notikusi nepārtraukta strādāšana pie drošības certificēšanas. Tad, piemēram, bāzes infrastruktūra ir FISMA certificēta, kas ir viens no augstākajiem atzītajiem standartiem tieši no drošības certificēšanas viedokļa. Protams, dažādiem pakalpojumiem, dažādiem infrastruktūras komponentiem ir dažādas certifikācijas, tā skaitā arī Eiropas privātuma certifikācijas vai atbilstība Eiropas privātuma tāds lietas kā EU Safe Harbor principi, kas tiek izmantoti Microsoft datacentros. Ja mēs pastamies uz šiem te pakalpojumiem vai scenārijiem, tipiski pieejami Windows Azure lietotājiem. Un šeit es varu izdalīt 4 lielākās grupas, un pirmā ir datu glabāšana. Ja mums ir nepieciešams noglabāt savu rezerves kopiju, šīs te kopijas glabāšana Windows Azure vienkārši būs lētāk nekā viņas glabāšana uz vietas. Un ja es esmu satraukts par to, ka kāds maniem datiem tur piekļūsies šo te backup glabāšu, tad es varu šos datus nošifrēt ar maniem certifikātiem, ar manām atslēgām un jau šādā sašifrētā veidā glabāt viņus šajā Microsoft mākonī. Nodrošinoties to, ka neviens cits izņemot mani, nevarēs šiem datiem piekļūt. Nodrošinot to, ja man kaut kas notiks ar datiem manā infrastruktūrā vai manā lokālajā datu centrā, tad man būs šī rezerves kopija, kas stāvēs, piemēram, Dublinā. Kas nodrošinās to, ka pat ja man te kaut kas notiek liels ar manu datu centru, man informācija nebūs pazudusi, mani dati man joprojām būs pieejami. Dažāda veida izstrādes scenāriji, testēšanas scenāriji, laboratorijas scenāriji, dažāda veida proof of concept lietas, kur man nepieciešama infrastruktūra uz kaut kādu laiku noteiktam uzdevumam. Varbūt man ir nepieciešama kaut kāda izstrādes vide izstrādātājiem, bet viņi nav nepieciešama visu laiku. Viņi ir nepieciešama tikai varbūt tajā laikā, kad programmētājs strādā. Vispārējā laikā es viņu izslēdzu. Lai to izdarītu uz vietas, man būtu nepieciešama stingra kontrole pār resursiem, kurā momentā kurš developers strādā. Azure gadījumā, tajā laikā, kad viņam tā infrastruktūra ir nepieciešama, viņam ir pieejama, tad, kad viņa nav nepieciešama, viņa nav pieejama un man par to nav jāmaksā. Tad es maksāju tikai par to laiku, kad šī infrastruktūra ir nepieciešama. Infrastruktūras resursu palielināšana, dažāda veida pīķu kapacitātes offloadingam, dažāda veida papildus skaitļošanas resursiem, kas mums ir nepieciešami noteiktā laikā vai noteiktā uzdevuma veikšanai. Un iespēja sniegt savus IT pakalpojumus augstā kvalitātē tur, kur man tas nav iespējams vai ir apgrūtināts izmantojot esošo datu centru infrastruktūru. Ja man nepieciešams uzbūvēt globālu weblapu, ja man viņi stāvēs Latvijā, tad man jārēķinās ar to, ka globālajiem lietotājiem no Dienvidamerikas viņi vērsies vaļā lēnāk nekā Latvijas lietotājiem. Noliekot šo te pašu weblapu globālajā Microsoft datu centrā, es varu pateikt, ka viņai stāv kopija Amerikā, kopija Āzijā, kopija Eiropā, un no visas pasaules viņi vērsies vienādi ātri, vienādi labi. Tas var būt ne tikai weblapa, tie var būt jebkuri citi IT pakalpojumi, ko es sniedzu saviem lietotājiem. Kas tad ir tīri infrastruktūras līmenī šie pakalpojumi, kas mums pieejami no Microsoft puses? Tad būtiskākās tādas lietas kā virtuālās mašīnas, kas ļauj man izveidot infrastruktūru, kura dinamiski man ļauj pārvietot šīs mašīnas starp lokālo datu centru un globālo datu centru, kas man ļauj darbināt Windows, Linux vai jebkuru citu operācijas sistēmu, kas man ļauj oficiāli atbalstītā veidā darbināt šīs heterogēnās vides. Vide, kur es varu veidot pats savus mākoņu pakalpojumus, kur man tiks nodrošināta visas bāzes infrastruktūra, kur man tiks nodrošināta datu bāze, pakalpojumiem nepieciešamie frameworki un vispārējais izstrādes procesa vajadzībām. Weblapas. Nodrošināt globālu pieejamību manām weblapām, neatkarīgi no tā, kādu programmēšanas valodu es izmantoju šīm te weblapām, neatkarīgi no tā, kādu frameworku es izmantoju. Ja man nepieciešama WordPress mājaslapa, mani standarta vizārds, 3 klikšķi, uzrakstam nosaukumu, administratoru paroli e-pastu un mums ir gatava šī te WordPress vide, kura darbojās manā izolētā infrastruktūrā tieši maniem konkrētiem mērķiem. Un mobīlie servisi. Dažādi veidi mobilās aplikācijas, neatkarīgi no tā, kādu platformu es izmantoju. Windows platforma, iOS, Android platforma, visi šo te mobilo servisu standarta atbalsta lietas, ir vēlme radīt šādu mobilo aplikāciju. Tad bāzes infrastruktūru es varu glabāt šajā mākonī. Un kamēr viņu lietos 3 lietotāji, es maksāšu par to resursu, kas man nepieciešams 3 lietotāju darbināšanai. Un tad, kad man būs 100 000 lietotāji manām šim te mobilajam risinājumam,
tad man būs infrastruktūra, kura tikpat labi strādās uz 3 lietotājiem, kā uz 100 000 lietotājiem. Lietotājiem nezudīs veiktspēja, nezudīs pieejamība, nesamazināsies pakalpojumu kvalitāte. Ja, tātad gatavi frameworki, gatavas vides, dažāda veida šo te mobilo risinājumu darbināšanai. Un vēl virkne daudz citu dažādu risinājumu, tādu kā Oracles, tur, kur mums ir nepieciešams, ar visu licencēšanas scenārijiem Oracle atbalstam. Ja? Gan es varu izmantot esošās savas licences uz vietas, vai es varu pirkt jaunas licences tieši mākoņu infrastruktūrai. Ļoti liels atbalsts Microsoft risinājumiem, dabīga integrācija ar Microsoft risinājumiem. Vienlaicīgi pirmā līmeņa pilsoņi šajā Microsoft pasaulē ir arī Linux, Androids, iOS, Oracles un visi pārējie IT risinājumi, kas uz doto momentu mums ir pieejami IT saimniecībā. Paldies! Tas arī bija viss.